Labadiena! Pēdējā laikā daudz nācies strādāt ar kalendāru, un, protams, ir daudzas jaunas atziņas. Bet par ko šodien stāsts? Šodien gribētu sākt ar vienu uzskatām piemēru, kā darbojas kalendārs. Mums tagad visiem ir aktuāla puisīša nāve un to, ka bērnus neizlaida no slimnīcas un to, kāda ir medicīnas patvaļa. Bet tad apskatīsimies, vai tad tādu gadījumu ir mazums. Kāpēc tieši ar Zeltebrīga ģimenes dēliņu notika tāda situācija un viņa nāve izsauca šādu rezonansi un viss saistīts ar potēm, ar medicīnas vardarbību pret cilvēkiem, kur mediķi vairs nepilda savus tiešos pienākumus, pēkšņi tik ļoti aktualizējās. Tātad redziet, visi notikumi, visa aktualizācija aizsākās materializācijas ciklā, kas sākās dienā Hiš. Tas ir lūk šis te materializācijas cikls. Tagad mēs jau atrodamies, jau tālu esam aizgājuši, mēs atrodamies dienā 4 muļuk, bet visa šī situācija ir aktuāla tekošajā materializācijas ciklā. Tātad jūs redziet, materializācijas cikls kā ir uzbūvēts, kāda ir materializācijas cikla struktūra, vēlreiz jums atgādināšu. Materializācijas cikls ļoti būtiska lieta. It īpaši tad, ja mēs skatāmies cilvēku spēku savstarpējo miedarbību. Tātad šis te materializācijas cikls sākas ar enerģiju Hiš, 63 dienas viņš ilgst, un 4. atslēgā ir enerģija Kaban. Rodiet, ko tas nozīmē materializācijas ciklā. Materializācijas ciklā pirmā kārtas zīmoks ir Maks un 4. ir Imperators. Tātad pirmās 3 dienas ir tāds kā ieskrējiens materializācijas ciklam un 60 jau ir materializācija. Tātad Hiš šeit būs kā slēptais kardināls aiz scēnas, un Kaban būs enerģija, kas visu materializē. Varētu teikt, šeit ir slēptie iemesli, un tālāk ir kā tas izpaužas viss, caur ko tas izpaužas. Piemēram, šādi, kā saka, jūs varat redzēt pēc principa saimnieks kalps, apskatīsimies master and servant materializācijas, kā viņus iet laikā. Šeit čuvena enerģija materializē, un Hiš ir redzamā, kas to visu izpauž. Hiš ir darbinieks, tas, kas strādā. Šeit saimnieks aiz scēnas, tas ir ģenerāla nodoms. Tātad praktiski iepriekšējais materializācijas cikls nodoms ir tas atvērt mūsos radošo garu, bet izpaužas tā, ka mūs visus hišo. Tagad tekošajā materializācijas ciklā tas, kas strādāja, nostājās pirmajā pozīcijā, tagad Hiš ir savu atstrādājis, viņš tagad dod komandas un Kaban darbojas, Kaban izplata informāciju, Kaban strādā. Nākamajā materializācijas ciklā Kaban būs pelēkā kardināla pozīcijā savu atstrādājis. Un strādās enerģija Ahau materializēsies, pie tam materializāsies enerģija Ahau 9. atslēgā. Ko tas nozīmēs, to mēs vēl paskatīsimies, bet praktiski 9. atslēga ne tikai sievietes virsotne, bet savienojums ar Dievu, Ahau par dievišķo ir, un es ar nepacietību gaidu materializācijas ciklu pēc 25. novembra. Bet tagad apskatieties šo te aktualizāciju. Kā jūs redzat, tātad šo te materializācijas ciklu būtībā izsaka enerģija 4 Kaban, tātad Hiš, Vilnis, Kaban enerģija materializē. Un Kaban ir tādā ekstremālajā 11. atslēgā. Un tātad apskatieties, puisīša dzimšanas diena, ar ko tas viss sākās, ir 4 Kaban. Tāpēc šī tēma tik ļoti aktualizējas un viņa ir ļoti, varētu teikt, iegūst plašu rezonanci un rezonance ir jābūt.
šeit es skatījos arī visu iesaistīto cilvēku miedarbību. Arī kāpēc meitiņas ir nonākušas slimnīcā un atrodas tādā ieslodzījumā, Šārona, Iskola, kā doktors un mednis, kas vienīgais patiesas ārsts, kā viņš šeit darbojas, kādu lomu viņš šeit spēlē. Jūs redziet, viņš nolasīja enerģiju hiš, kas aizsāka materializācijas ciklu. Un praktiski viņš ir šī materializācijas cikla tāds, varētu teikt, Bērni, tas ir redzamais faktors, par ko cilvēki uztraucās, par ko satraucās. Tāda doktors Meidnis ir tas, kas šeit visu to ir ievadījis, jo viņš ieiet enerģijā hiš, un būtībā viņš pilda savu pienākumu, pilda savu darbu, jo hiš viņam ir trešā atslēga. Redziet, Maks hiš, un viņam Maks hiš ir trešajā atslēgā, viņš pilda savu darbu. Saprotiet, tagad visas šīs lietas var redzēt ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši visu izskaidrot, saprast notikumus, kas notiek. Bet kāpēc mēs nemācamies uz šādiem piemēriem, bet mācamies, piemēram, skatoties sportistus, paskaidrošu tūlīt. Pirmkārt, šādi piemēri, kur iesaistīti visas darbojošās personas, tie ir cilvēki ar saviem pārdzīvojumiem, savu bēdu, saprotiet. Man bija jāpārbauda, kā juristi šeit strādā, vai juristi, varētu teikt, adekvāti ir šī procesā, tiešām var palīdzēt. Visas tās lietas jāpārvalda. Kāda ir mammas attieksme pret situāciju, ko viņai tas nozīmē. Un šeit ir saprotams arī tas, kad dotajā brīdī mammai, redziet, materializējas enerģija 11 ok, 11. atslēgā, šeit 11 kaban, viss tas materializējas, viņai 11 ok enerģija. Ķīmija ir formas nomaiņa, bet par pilnīgu nāvi, saprotiet, par pilnīgu nāvi. Atbild ok ir visa beigas. Tur vairs nevar atgriezt bērnu, visa beigas 11. atslēgā ok. Un redziet, viņai materializējas 11 kaban un materializējas arī, pat cik enerģija ok materializējās, tad viņai materializējās arī 10. atslēga cīņa ar varu, šeit arkāns mēnesis. Visa tā neizpratne, visi tie meli, kas apkārt. Mēnesis, 18. arkāns par visu to ir. Un šis te zīmoks un ok enerģija, 10. zīmoks, 10. atslēga vara un visa šī te varas aizplīvurotība, viss šis mēnesis princips, kas varā pastāv dotajā momentā Latvijā, viss šis mammai materializējas. Tātad jūs paši labi redziet, cik visu to var nolasīt. Bet kāpēc tomēr es nevēlos šeit runāt par tādām lietām publiski, kas skar cilvēkus ar viņu personīgo bēdu? Tāpēc, ka pirmkārt, tas nebūtu īsti ētiski nodarbībās izmantot šādu materiālu. Un otrkārt, ir materiāls, uz kā daudz labāk var iemācīties kalendāru. Daudz labāk var iemācīties kalendāru. Un tagad jums paskaidrošu, kāpēc tomēr es izmantoju sportistus. Tāpēc, ka pirmkārt sportistus neviens nav... Tur nekā neētiska nav skatīties sportistus. Viņu dati pagaidām ir pieejami. Problēma ir tāda, ka ne visi dati, varbūt arī nepareizi dati, ne visi dati ir precīzi pareizi. Tā kā jūs izlasat, piemēram, atrodat Googlā datus sportista, viņi var arī nebūt tās dienas dati bez nākamās dienas dati. Lūk, redziet, šeit jau tik daudz ir 100% pārbaudīti un atrasti sportisti tik daudz, kuriem ir
dzimšanas diena viena diena uz priekšu. Pie tam ir pat viens sportists, kuram ir dzimšanas diena viena diena atpakaļ, nevis uz priekšu. Un šeit tie visi ir atzīmēti. Praktiski tas ir pamatīgs darbs. Un ar to šīs te tabulas ir unikālas, kad, protams, šim sarakstam vēl jāpapildinās ir, bet tātad pabeigšu domu. Kāpēc sportisti? Tāpēc, ka sportistu savstarpējā mijiedarbība, kuram ir lielāks spēks, kuram ir lielāka priekšrocība satikšanās momentā, satikšanās dienā, tas nav viegli nosakāms. Bet, ja jūs spējat noteikt to, jūs kalendāru pārvaldat pašā augstākajā kvalitātē, augstāka kvalitāte nav iespējama. Tas ir juvelieru darbs. Tāpēc, kad atšķirībā no cilvēku notikumiem, kur notikumi notiek varbūt kādi nozīmīgi vienreiz 5 gados, sportisti spēlē katru dienu. Protams, ne turnīru uzvar katru dienu, bet gribēju teikt, katru nedēļu spēlē sportisti. Teiksim tā, ja sportists ir turnīrā, viņam kas spēles tur 5 ir nedēļā. Un tad tā ir viņu ikdiena, tas ir viņu darbs. Un ja mēs spējam noteikt šo te mijiedarbību pareizi caur sportistu mijiedarbību, mēs tad esam meistari, mēs esam dienu nesēji. Varbūt ne dienu nesēji, tā ir praktiski, kad ar mums kalendārs strādā, bet dienu salicēji, kas ir kaut kas arī unikāls un vienreizējs. Cilvēki, kas spēj salikt citiem dienas, salikt dzīvi, ja tā ir izjūtas. Un tāpēc mēs trenējamies tieši šādā veidā. Tātad, ņemot vērā visu iepriekš teikto par materializācijas ciklu, piemēram, paskatīsimies pāris piemērus par materializācijas ciklu, kaut vai šo te finālu maču, materializācijas ciklus. Lūdzu, 6. atslēga materializējas. Un šeit materializējas. Apskatīsimies tūlīt 4. atslēga enerģija men 4. atslēgā. Saprotiet, pēc kā es skatos, tas jāiegaumē. Džadgement violētajā nedēļā. Redziet, tad 4. atslēga muļu, hiš, enerģija men materializējās. Šeit. Un šeit uzreiz mēs skatāmies, materializējoties šaita līnijai 4. Un šeit savukārt materializējas 6. līnija. Tātad šeit viena līnija materializējas, šeit otra līnija materializējas. Tātad, mēs skatāmies, kuru no spēlētājiem, kurā vietā noliek. Un mums materializācijas cikls vienmēr ir jāņem vērā saistībā vēl ar 91 ciklu, jo ir bruņas un ir pīķis. Tātad, ja mēs skatāmies, kā saka, 91 ciklu, šeit praktiski atbildi ir vienkārša. Tātad 91 ciklā 48, tātad šeit ir enerģija, kas ir pretī. Enerģija, kurā jātiek iekšā, kurā ir tieši pretī. Un tātad, ja oponents var nostāties enerģijā hiš, šeit mēs skatāmies, kā enerģijas, piemēram, ja oponents var nostāties enerģijā hiš, tad šo te pīķi pat pa kreisi, pa labi atrodas, ka sportisti šo te pīķi pat nevar izbīdīt. Un
Un tad tūlīt iesim noskaņā. Tad jūs redziet, pīķis, mēs skatāmies pēc šī numuriņa. Šeit ir numuriņi no 9 līdz 91. Mēs skatāmies, kādas enerģijas ir pīķī. Pīķī ir enerģija men, virspriesteriene, 20 un ūdensvīrs. Ūdensvīrs atzīmēts arī. Tātad šeit ūdensvīrs ir šeit un pretī ir šeit. Tad šī meitene var nostāties enerģijā hiš, jo hiš enerģija viņa ir diapazonā, un būt pretī. Un, kā jau es teicu, vienā nodarbībā, kur divas enerģijas atrodas viena otrai pretī, kur pīķi atrodas viens otram pretī, tad mēs saprotam, kurš ir tekošajā laikā, kurš ir paliek aiz scēnas, paliek maliņā. Tāpat, ja mēs redzam, ka šeit materializējas enerģija men 4. atslēgā, tad tas nozīmē, ka materializējas 4. atslēga, bet var materializēties arī šī enerģija. Un arī enerģijā men šī meitene tiek iekšā, jo viņa ir oka enerģija. Viņa arī enerģijā men tiek iekšā. Tā kā viņa praktiski ar pīķi noliek pretinieku maliņā pati atrodoties tekošajā laikā. Un šeit ir jautājums, kurš tad kuru nobīd, kā saka, maliņā, kurš tekošajā laikā paliek. Un to nav tik viegli redzēt. Pat šī piemērā ne viss ir tik vienkārši. Varētu būt arī šāda situācija, kad šī meitene ar enerģiju hiš nostājas 13. atslēgā un atrodas šeit, un viņa pretiniecei liek atrasties ārpus tekošā laika. Un šeit ir tā māksla ieraudzīt, kā tad īsti tas viss ir pareizi, kā tas pareizi izskatās. Un pat cik mēdz būt visādi, man nācās ievilkt, atrast vēl 2 līnijas, kas darbojas kā universāli signifikātori, kas var norādīt uz to, kāds tad būs tas neizbēgamais, nenovēršamais rezultāts. Tas ir zodiaka grādu līnijas. 0. grāds, 0 komats, sākas viss 0. grāds, vienmēr ir šeit 0 auns. Tagad, piemēram, planēta Neptūns atrodas, redziet, 357. grādā atrodas planēta Neptūns šeit. Neptūns, kas visu izskalo 357. grādā atrodas. Tātad, ja mēs skatāmies tekošo laiku, tad iepriekšējā vilnī viņa atradās šeit enerģijā. Enerģija ecina 357. grāds. Un šeit mēs, kā saka, redzam, ka katrai meitenei vēl ir savs grāds, kā saka, aktuāls 329. Mēs redzam, 329. tas būs šeit, ūdensvīra pašās beigās, un otrai meitenei 178. Tas būs šeit jaunavas zīmes beigās. Jo kā skaita 0, 30, 60, 90, 120, 150, 160. Un šie te grādi, kuros katram ir nozīme, es par to jums stāstīšu nākamajā ciklā, lai jūs varētu redzēt tiešām ārkārtīgi nozīmīgus notikumus, kad viņi neizbēgami manifestējas. Vienlaicīgi ar to es arī izdomāju sākt tādu nelielu astroloģijas kursu priekš daudziem
kuriem interesē astroloģija, un astroloģija ir labāk saprotama nekā kalendārs, bet pat cik astroloģija kaut kādā mērā ir saistīta ar kalendāru, un viņa ir jāņem vērā pētot kalendāru, tad jums vienkārši šis te ātrais astroloģijas kurs būs pievienots 3. kalendāra nodarbību daļai. Ātrais astroloģijas kurs. Protams, vienlaicīgi mācot jums, es arī mācos pats. Es mācos izskaidrot lietas tā, lai viņas ir saprotamas. Un tātad ir tie papildus faktori, par kuriem mēs mācīsimies, lai saprastu, kurš kuru uz kurien bīda. Skatoties cilvēkus, mēs saprotam viņu miedarbību. Mēs varam ieteikt ikvienam no cilvēkiem, uz kādām notīm ir jāuzspiež, uz ko ir jāuzspiež. Kā ir jārīkojās, lai situācijā noturētu virsroku vai stāju, kas ir jāņem vērā, miedarbojoties ar konkrētu oponentu. Ar sportistiem, ja mēs kļūdamies, tad mēs kļūdamies. Šeit mums jābūt pilnīgi pārliecinātiem par to, ko redzam, un jāmācās. Jāmācās, lai mēs varētu nodemonstrēt, kā tad strādā kalendārs. Tāpēc, kad viss nemaz nav tik vienkārši, mums pat nav garantēts konkrēti dzimšanas laiks, pareizais, lūk. Šeit man nācās pārbaudīt dzimšanas laiku un izrādījās, ka 1 dienu uz priekšu. Šeit man nenācās, šeit man nācās modificēt dzimšanas laiku. 8, redziet. It kā 7 muļu pēc datuma, bet cik es ievēroju, enerģijas jau var nomainīties 8 vakarā, var nomainīties enerģijas. Un sākoties naktī, sākas jauna diena, bet dzimšanas datums būs ierakstīts tas, kurš ir pēc oficiālā kalendāra dzimšanas datums. Un tātad jūs šeit redzat šīs tabulās, ka tādu cilvēku nav mazums, kas jau atrasti 100%, kad īstā dzimšanas dienas enerģija ir jāskatās pēc dzimšanas dienas 1 dienu uz priekšu. Tā jau ir nākamā diena. Šeit ir daudz tādu personu atrast. Un atrast pat viena persona, kurai jāskatās 1 diena atpakaļ. Un ļoti interesanti, kad nestrādāja neviens no variantiem. Dzimšanas diena puisim, kas ir labāko tenisistu 20-niekā, bija Hiša enerģija, bet viņam vārds ir Bens Šeltons, Bens vārds. Un tātad pārbaudot, vai dzimšanas diena nav iepriekšējā enerģijā, es atklāju, ka tieši tā arī ir. Praktiski, kā darbojas daudzi faktori, pat vārds norāda uz patieso dzimšanas dienu. Dzīve vienmēr mums kaut ko saka priekšā. Un tad redziet, man šeit daudzās vietās, kā saka, jāpārbauda. Es nevaru, piemēram, no vienas spēles izdarīt tālajošus secinājumus. Man ir jāņem 1, 2, 3 spēle, tātad jāskatās pāris dienas atpakaļ, jāsalīdzina, vai pie konkrētas dzimšanas enerģijas ir iespējama miedarbība ar konkrētiem rezultātiem. Tātad šeit, kas bija neiespējami? Neiespējami, ka ir uzvara, ja ir enerģija 7 muļu. Uzvara praktiski neiespējami. Tātad jūs saprotiet, pretiniecei materializējas 12 atslēga. Šeit materializējas
Ceturtā atslēga un enerģija muļu. Un praktiski materializējoties šai enerģijai, viņa tiek nolikta pretī pretiniecei, savā laikā tekošajā, jo 17 pārvalda 7. līniju, lūk, šīs te enerģijas 7. līniju pārvalda. Pie tam redziet, kas ir absolūti 100% neiespējama uzvara meitenei pa labi, ja viņai dzimšanas diena būtu 7 muļuka. Pretiniecei pīķī ir 86 enerģija eb. Un vienkārši 100%, ka nolasot enerģiju eb, gan tekošajā laikā, gan pretinieces diapazonā, un ejot automātiski viņu sūta uz enerģiju eb, uz to vietu, kur pretiniece varētu teikt viņu paņem uz pīķa. Nu, tā izsakoties. Tātad, pārbaudot vēl citus spēļu faktorus, man redzams skaidra pārliecība, ka šeit ir dzimšanas diena jāskatās tomēr vienu dienu uz priekšu. Un es ievēroju vēl tādu niansi, ka ļoti izšķirošās cīņās, tie, kas tiekās, kur notiek tāda pamatīga cīņa, pamatīga stīvēšanās, un šeit tas bija. Abi oponenti atrodas uz vienas līnijas. Tad abi ir 8. atslēga šeit. Finālspēlē abas meitenes 9. atslēga. Es nesaku, ka tā ir ļoti bieži. Bet jūs ievērosiet, ka tieši tādos gadījumos, kur tā cīņa ir īpaši sīva, kur daudz likt uz spēles, abi pretinieki atrodas vienā atslēgā. Tad šeit 8 ok, jau situācija ir cita. Skatieties, ja viņa ir enerģija ok, tad notiek, kā saka, otrādi. Tātad. Šai meitenei pīķī tad ir Kimi, Strange 17 un vērša zīmīte. Vērša zīmītes arī, šīs zīmītes arī ir būtiskas. Tātad viņai materializējas. Strange pelēkajā nedēļā materializējas 5. atslēga šai ciklā. 5. atslēga. Tad šeit viņai stabili materializējas 5. atslēga. Pretiniece nolasot enerģiju oku iet uz 5. atslēgu un vēl piedevām tiek uzdurta, tā uzlikta uz pīķa. Saprotat, par ko stāsts? Šeit viss tas šeit nostrādā. Un šeit uzreiz ir skaidrs, kā lai to pasaka rezultāts. 5. atslēga stabila un vēl stāvot uz savas stabilās atslēgas vai stabilā toņa, viņa tiek iekšā pretinieces diapazonā. Tad saprotiet, pārbīdi par vienu dienu šeit, ja dzimšanas diena ir šāda, tad rezultāts būtu šeit viennozīmīgs. Un šī meitene uzvarētu. Bet, ja dzimšanas diena ir ok enerģija, tad rezultāts šeit ir viennozīmīgs. Un uzvar cita meitene. Vienkārši starpība viena diena maina pilnībā zīmēm, maina pilnībā konfigurāciju. Viens no šādiem uzskatāmajiem piemēriem man nācās izsekot
Varbūt tūlīt atradīšu. Visi šie te salikumi, viņi arī jums nodara apmācībai. Jūs varat skatīties un mēģināt saprast, kāpēc tieši viens no oponentiem ir vinnējis, nevis otrs, kā tur viss tas liekas, ņemot vērā visus pagaidām jums zināmos faktorus. Par šiem te zodiaka grādiem, lūk, par tiem mēs, kā saka, mācīsimies 3. sadaļā. Piemēram, šeit bija situācija šāda, kad pēc dzimšanas dienas man pilnīgi nesagāja, tā, kad pilnīgi neiespējams rezultāts, nesagāja spēle, kur divi tiekās un šim te jaunajam ģēnijam 2006. dzimšanas gads, bet spēlē šo spēli ne kalendāru, bet tenisu tā kā brīnums. Un ierakstīts, ka jābūt 13 īmiši, tas ir iepriekšējā viļņa pēdējā diena. Un es skatos, neiespējami, vai kalendārs pilnīgi melo, vai kas, bet tāda situācija nav iespējama, kad viņš ar 13 īmišu konfigurāciju vinē par sevi rangā stiprāku pretinieku. Nav iespējams. Bet pamatīgi izpētot visu un pārvirzot no 13 īmišu, kā oficiāli rakstīts, pēc datuma, uz nākamo dienu uz vienu cik, man viss sastājās vietās, un šeit man nācās, kā saka, krietni pastrādāt. Tātad redziet, izsakot visu iepriekšējo turnīru, kur praktiski 4 uzvaras pēc kārtas ļāva ieņemt pirmo vietu. Tad visām 4 uzvarām par 4 pretiniekiem bija jāiegulst uz enerģijas vai uz 13 īmiši, vai uz vienu cik. Un pārbaudot šīs te abas, kā saka, versijas, teiksim tā, mums uzreiz jāskatās, materializācija. Kāpēc tad, kā saka, uzvara? Tad šeit materializējas 4. atslēga. 4. atslēga materializējas, tas nozīmē, ka 4. atslēgā čikčana, veselība, reakcija, viss tas fiziskā forma, vienkārši stabila fiziskā forma, viņa ir neizsitama. Tekošajā ciklā materializējas enerģija, kib spēja atjaunoties, transformēties. Tātad kib enerģija viņu nekur nemet atpakaļ paša diapazonā. Viņam materializācija stabila ir šeit. Pie tam pīķī ir enerģija maņika, kas ir noķeršana. Lucifers 12 dvīņi. Tātad šeit sākam no vienkāršā, ja mēs ņemam, ka pīķī maņika. Šeit ieejot, šeit viņš vienkārši noķer pretinieku, pat neizkustoties no vietas. Stiprāks ir ieiet uz enerģiju maņika. Pretiniekam materializējās. Enerģija 7 ķīmija, tātad 7nieks. Bet tas nav aktuāli, tāpēc, kad Landalusa neiet uz 7 lamatu. Un Kavak var aktualizēties, materializēties arī šeit, 13. atslēgā, kur pretī ir enerģija čikčana. Lūk, šī enerģija pretī. Nākamais pretinieks. Nākamais pretinieks tiek paņemts uz enerģiju Luciferu. Skatieties. Čalīts ir 18. dvēseles mājiņa. Tātad viņš emocionāli stāv uz 8. līnijas.
Un, ja viņam ir vienniekā ir Lucifers uz pīķa, tad viņš stāvot uz savas līnijas stabili, varētu teikt, paņem priekšā savu oponentu uz enerģiju Lucifers. Katru uz kaut ko savu. Protams, un vēl visur jāņem vērā, kā saka, arī pretinieka konfigurācija, un kur pretinieks, ko viņš manifestē, ko viņš kādas ir viņa priekšrocības, tas viss tiek ņemts vērā. Bet ļoti svarīgi ir, lai kāda no šīm enerģijām, kas ir uz pīķa, lai svinētu uzvaru kādai no šīm enerģijām, Maņi, Lucifers, 12, viņi ir jābūt pretinieka diapazonā. Šeit ir 12. Šeit ir 12 un lūdzu pretiniekam materializējas Sun, 13 atslēga, lūdzu šeit materializējas 13 čikčeni. Un šeit materializējas čikčeni, tas ir, šeit materializējas čikčeni enerģija šādi, un šeit materializējas čikčeni enerģija šādi. Tātad variants ir tāds. Vai nu šis te čalīts nostājas šeit, un viņš iegrūž šo te čikčeni enerģiju šajā diapazonā. Iegliek. Vai nu šis te čalīts nostājas šeit, un atrodoties tekošajā laikā iespiež pretinieku maliņā. Tad pa cik šeit materializējas 4. līnija, šīs te enerģijas viņas ir materializētas, tad materializēta ir gan enerģija čikčen, gan enerģija kip materializēta. Un tekošajā laikā šī te enerģijā viņš spēj nostāties, jo šī ir iekšējā, tā ir cietā materializācija, tas ir materializācija, kuru praktiski nav iespējams izsist. Pie tam šeit enerģija, kad mēs skatāmies materializācija 21, šeit 21, enerģija eb, noslēpta aizmugurē. Tātad tas iespējams, ka šī te enerģija eb, kas materializējas pretiniekam, ir šeit 11 atslēga, kas iziet tekošajā laikā, iziet tekošā laika līnijā 21, enerģija eb, tātad gigants tiek pagrūsts maliņā un viņa Vandalūsa. Un fināla mačs, kur praktiski nekāda nebija iespējama uzvara par stiprāku pretinieku, ja Vandalūsa ir 13 imiši. Kaut arī spēle, kā saka, notiek, kā saka, imišu dienā. Dažreiz, kad ir mūsu enerģija kaut kādā dienā, tas var nozīmēt to, ka šī diena mums nav viegla. Mums liek tikt galā pašam ar sevi. Mūs it kā atmet uz savu dienu, uz savu laiku, un tas nevienmēr ir vienkārši. Savukārt šeit pie šīs te konfigurācijas tiek stabili iekšā pretiniekam pie viens ik divās enerģijās. Man šķiet pat, divās. 12 dvēseles mājiņa, Lucifers, lūk šeit. Stabili tiek iekšā 11. atslēgā, 11 ik. Un šeit atkal materializācijas skaitlis. Šeit materializējas 4. līnija, saprotiet? Ņemam vērā materializēto mājiņu, dvēseles mājiņa, kas materializējas, tas ir pretī 21, redziet šeit. Tāds faktors. Lūk.
Pretiniekam savukārt, ja mēs ņemam visu, pretiniekam enerģija ben. Enerģija ben ir tā, kas ir pīķī. Ben, saule, tā tad it kā varētu trāpīt enerģijā 12. atslēgā, it kā varētu trāpīt, kā saka, 5. atslēgā. Viss nav tik viennozīmīgi. 5. 12. atslēga. Bet paskatoties astroloģijā, kādi grādi ir ieslēgti tajā laikā, kādi aspekti darbojas. Un es jums tūlīt parādīšu vienu lietu, lai jūs saprastu, kā tāds jauns čalīts ar vinēt, un paiesim vienkārši atpakaļ uz tām dienām, kur notika spēle. Spēle notika. Tas ir cits mums. Redziet, Landausi 341. grāds, un viss šis turnīrs notika dienās 19. 20. oktobris un agrāk. Jā, es tagad strādāju. Kas ir? Super. Sagaidīsim tevi lācīties, jā. Tātad, redziet, šādu nozīmīgu lietu, par ko mēs mācīsimies, lai tomēr stabili zinātu, ka cilvēks iet bez zaudējumiem un uzvar 5 spēles pēc kārtas, ir jābūt vēl kādam nozīmīgam faktoram. Un tagad redziet, šeit 341. 341, tas ir 270, šeit 330, 341, ir zivju zīmes 11. grāds. Patinam atpakaļ uz tām dienām, kad viss šīs te uzvaras tika manifestētas. Viss tas aizsākās. Tas praktiski ir laikā, kad šai grādā tur tuvumā diezgan lēna planēta staigā un atrodas Saturns. Un Saturns viņš stabilizē, nostiprina, nofiksē. Nofiksē šī te puiša, varētu teikt, emocionālo stabilitāti. Saturns nofiksē. Saturns prasa, bet viņš arī dod to kvalitāti. Un tāpēc mums varbūt vajadzētu izprast, kā planētas darbojas. Piemēram, šeit ņemam par piemēru 98. grāds. Un šeit mēs arī skatāmies pretī 98. grāds. Viņš ir 8 grādi Vēzī. Un šeit uz 8 grādi Vēzī nav pastiprinošo faktoru. Bet pretējā vietā ir pastiprinošais faktors. Tur atrodas Kentaura planēta, ir 2 Kentauri, Hirons un Fols. Šeit atrodas Kentaura planēta, Fols.
un viņa atrodas opozīcijā, sociālās nozīmības grādam opozīcijā. Tātad viņa norāda nevis uz paša, bet uz oponenta nozīmību. Lūk tā, bet šo te visu astroloģiskos aspektus mēs mācīsimies, apgūsim, vienlaicīgi apgūstot astroloģijas pamatus. Redziet, pagaidām varu pateikt tikai tā. Pat ja jūs astroloģijas pamatus nezināt, tad jūs varat zināt vienu, kad jebkuras planētas atrašanās, netulkojot planētas sociālās nozīmības grādos, jebkuras planētas atrašanās sociālās nozīmības grādos, palielina cilvēka svaru. Šeit tieši tas pats uzvarēja turnīru 5 spēles pēc kārtas Baltista Aguts. Lūdzu, 342. grāds. 342. grāds. Šeit atkal nav jauns puisis, bet jau priekš tenisa pensionārs, 88. dzimšanas gads, un apspēlē visus daudz jaunākus, spēcīgākus. Lūdzu. Varbūt ne tieši uz grāda, bet blakām šai vietai, blakām tur sociālās nozīmības punktam atrodas Saturns, kas stabilizē, piedod kvalitāti un nozīmību. Lūk, 2 tādi piemēri, kur turnīra uzvarētāji atzīmējās šajās zodieka grādu rindās. Mums nav jātaisa sportista astroloģiskā karte un jāapgrūtina sevi ar aspektu analīzi. Mums ir kalendārā dzimšanas diapazons. Un dzimšanas diapazonā ir arī atzīmēts sociālās nozīmības grādu zodiekā. Apskatoties planētu stāvokli tekošajā laikā, mēs jau varam redzēt, vai kāds ārējs spēks nepiešķir cilvēkam īpašu nozīmību šai dienā. Ārējs spēks, ar to es domāju planētas. Planētas kā grahas, planētas kā dievus, kas liek savu uzsvaru, ieliek savu artavu uzvaras svaru kausā. Nu, lūk, par to mēs visu mācīsimies, mācos pasniegt daudz maz saprotami šo nevienkāršo vielu, bet vēlreiz uzsveru, kad ir jāsaprot, kā jau teicu, ka kalendāra līnijas, tās ir laika audējs dēļ, kā kalendārs ir dzīvu būtne. Ir jāpieiet viņam ar patiesu interesi, ar uzcītību. Un ņemot vērā sev zināmos faktorus, saprotiet, zināmie faktori, nolasīja īmiša enerģiju, viņi liek uz 7. atslēgu, pretinieks liek uz 2. atslēgu, un apmēram tā. Tātad 2. atslēga ir jūtīga un 7. atslēga jūtīga. Pretiniekam savukārt nolasot kan enerģiju, viņš varētu brīvi ieiet kan enerģijā. Nolasot kim enerģiju, arī nemaisa pretinieks it kā būtenī kim enerģijā. Bet tomēr pat pie šādiem, kā saka, it kā acīm redzamiem faktoriem, kur vienu met atpakaļ uz 2 atslēgām, uz 7. un uz 2. Un otrs brīvi, kā saka, iet iekšā 12. atslēgā, uzvarēt šim. Kāpēc? Kāpēc? Analizējiet, ieraugiet situāciju, kāpēc ņemiet vērā pīķus, ņemiet vērā jūtīgās dvēseles mājiņas. Ņemiet vērā lietas, ko jūs varat ieraudzīt. 19 tekošajā vilnī sakrīt dvēseles mājiņu ciklus.
arī nozīmība. Tekošajā vilnī materializējas enerģija Ecna, imperators. Tad materializējas, viņš pats arī ir imperators, un pretinieks arī ir imperators, materializējas enerģija Ecna, 6. atslēga. Bet tā materializācija var nolikt arī uz 11. Redziet, it kā enerģija Ecna materializējas, bet viņa var izspēlēties šeit pretī enerģijai Akbala. Un tātad oponents atrodas tekošajā laikā, un šis te čalis atrodas maliņā. Tieši tāpēc visi šie te piemēri jums ir doti, lai jūs brīvajā laikā pamācītos kalendāru, ieraugot, kāpēc viens no sportistiem zaudē un otrs uzvar. Pagaidām šodienai pietiks. Tas ir jauna cikla nodarbību atsākums, kur mēs mācamies pa īstam pieslēgties kalendāram. Ne tikai matemātiski rēķināt, bet sajust šo te kalendāra pulsāciju, duende, sajust laika dievietes sampo vibrācijas visā šī. Lūk, par to stāsts. Lai jums jauka diena!